Rīga, burtiski šodien fotografēta, jā? Slavenais, vienīgais pālis. Agrāk iepriekšējā diskusijā mums bija puspālis, tagad ir pilnīgs pālis, jā? Tāds pilns pālis. Un lēnām viņš savienojas ar to ceļu. Tas spoku pāli atstāt varam. Tā sāpe ir vēl divi tik lielāka, jo es pagājušā gada beigās, šī gada sākumā gāju pie ministra, un es tieši iezīmēju šo ainu, ka tas tā var sanākt, teicu, kur ir pārliecība, ka būs nauda tam tiltam, un varbūt, ja nav, tad varbūt nesākam nemaz. Atbildi bija, nauda ir, neviens nav teicis, ka nebūs. Ministrs Briškens to teica. Ministrs Briškens to teica. Tieši tāda arī bija. Es varu kļūdīties konkrēto vārdu. Mēs zaudēsim šo naudu, ja viņa netiks ieguldīta, un samaksāsim sodus pēc tam, ja netiks izpildīts šis konkrētās aktivitātes mērķis. Es ļoti labi apzinājos, ka pastāv risks, ka nākamajā šajā uzsaukumā tiltam nauda nepietiks. Tas bija tas jautājums, ko es uzdevu arī ieviesējiem. Tāpēc šie konkrētie valdes locekļi vairs nestrādā šajos amatos. Saistības. Šeit ir saistības uzņemts lielāks nekā ir finansējums. Te bez viena šī cefa ar nākošo porciju nevar iztikt, jo inženieris man pateiks, atstāt šādu balstu nevar. Viņš pēc gravitācijas lieksies iekšā Daugavā, tur vajag nākošo turpinājumu. Un tas ir secīgs domāts turpinājums. Ja jūs tagad konservēsiet to, kāds būs tālākais jautājums? Bez šī turpinājuma tālāk ir problēma. Kulberkungs, precizējumi, ko jūs tikko teicāt. Jūsu versija ir, ka šis pālis ilgi nevar nostāvēt šādi? Tā bija atbilde no inženieriem. Šis ir domāts konkrēti laika termiņā, ir domāts 4,5 cm viņš iegrims, viņš ir savienosies ar krastu, un viņam ir paredzēts noteiktā termiņā turpināties tālāk. Ja to nedara, viņš dabīgi grimst iekšā. Arhitekti, par šito jūs neapspriedāt jautājumu, ka tas pālis tā stāvēt nevar? Kolēģi, pirmkārt, tas nav pālis. Labi, tas ir jautrībai vispārīgai. Jā, tā kā pālī mēs esam, jā. Bet skaidrs, ka jebkura konservācija tā nav pamešana. Un atstāju futbola laukumu un aizgāju projām, jā. Konservācija ir speciāli izstrādāts projekts, kas ir laika ziņā un kaut kādu resursu ziņā, un attiecīgie arī risinājumi ir jāpabūvē. Skaidrs, ka tas laidums, viņš nav domāts tā, lai tur šūpotos, turpmākos 10 gadus un gaidīt nākamo brīdi, kad kaut kad varbūt mēs tur kaut ko atstutēsim. Ir jāmeklē tehniski risinājumi, ja grib atstāt tādu, kā ir, jāmeklē tehniski risinājumi, kā viņu nostabilizēt līdz nākamajiem periodiem, ja mēs pieņemam lēmumu šobrīd neturpināt.